Atpūsties šeit var gan lieli, gan arī mazi. Kopš 2003. gada Līvu akvaparka 3 stāvos ir izvietots vairāk kā 20 dažādas slīdnes, vairāk kā 10 dažādu dziļumu un lielumu baseini, atrakcijas bērniem, spā komplekss ar 4 pirtīm, augsto baseinu, sēles istabu, burbuļvannām un gaisa un zemūdens masāžas iekārtām, kā arī ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietas un arī bārs ūdenī. Tad, kad būvēja akvaparku, domāja par visas Latvijas un konkrēti Jūrmalas pievilcību lielāku kā turisma galamērķim pašai Jūrmalai, un tāds tas arī turpina attīstīties jau vairāku gadu garumā. Joprojām pie mums pusi uz pusi ir gan ārvalstu turisti, gan arī pašmāju cilvēki un kaimiņu valstu cilvēki, kas labprāt pie mums brauc katru gadu un pat vairākas reizes. Mēs esam atjaunojušies pēdējo 2 gadu laikā, un šodien mūsu apmeklētāju rīcībā ir atjaunoti baseini, atjaunots dizains, telpu iekārtojumi, bet pats galvenais – visi tie ūdens prieki, kas pie mums jau iepriekš bija un kas joprojām ir unikāli Eiropas un pat pasaules mērogā. Var izmantot gan to teritoriju, kur ir atrakcijas, un cilvēki, kuriem īpaši patīk ekstrēmas izklaides, ātruma sajūta, negaidītu pavērsienu momenti, labprāt aicināti uz kalniņiem. Tiem, kam labāk tīk relaksējoša, mierīga atpūta, laipni aicināti uz mūsu spā kompleksu, kas ir ļoti bagātīgi aprīkots ar pirtīm, ar iespējām visdažādākas kvalitātes kontras procedūras veikt. Burbuļvannas gan ar, kā saka, parastu ūdeni, gan ar minerālu ūdeni. Ir arī baseins ar ūdeni, kas ir bagātināts ar skābekli. Un, protams, mums ir baseins, kas ir sadalīts 2 daļās, kur cilvēks var atrasties gan iekštelpās un baudīt kokteļus bārā, kas izvietots ūdenī, vai nu izpeldēt ārā un garaiņos pavērot smukas mūsu Latvijas debesis. Visievērojamākā mūsu klientu daļa ir ģimenes ar bērniem. Un tad, kad ir bērni, tad ir jādomā daudz par ko. Viņiem ir drusku citādākas intereses nekā pieaugušiem cilvēkiem, un arī attieksme pret ūdeni un atrakcijām citādāka. Pie mums ir padomāts, lai maziem ķipariem būtu iespēja tiešām papeldēt seklajos baseinos vai baseinos ar laizenu tādu dibenu. Un arī mēs esam šogad iegādājušies speciālu iekārtu, ko saucam peldola, kur var ievietot mazu bērnu, un tādā veidā viņš tajā ierīcē peldēs pa baseina virsu, bet vecākiem būs brīvākas rokas un varēs vieglāk komunicēt ar savu mazo. Un, protams, kad ir ģimene un ilgākam laikam ir nopirkta biļete, bērniem vajag arī pagulēt. Mums ir 3. stāvā speciāli tāda atpūtas zona ar spēļmantiņām un arī ar tādām gultām, ko var, protams, pludmales pagulēt. Un, protams, ir svarīgi paēst. Pie mums ir ļoti jauks bistro Zambēzī, kur arī ir padomāts gan par pieaugušiem, gan par mazajiem cilvēkiem, un ēdiens ir vienmēr svaigs un garšīgs. Bet tiem, kuri ļoti ātri ēd, un kuriem nav pacietības pagaidīt savus vecākus, kamēr vecāki beidz maltīt, var paspēlēt kustīgas spēles, jo blakus Zambēzī ir izvietots arī Xbox, kur ar datora un monitora palīdzību liela platformāta var paspēlēties. Palika tikai dažas nedēļas, un gads būs galā, un skaidrs, ka mēs gatavojamies Ziemassvētku laikam. Vislielākā mūsu dāvātā apmeklētājiem iespēja tā ir iegādāties Ziemassvētku dāvanu kartes, kuras ļauj pavadīt un atpūst akvaparkā laiku visas dienas garumā, sākot ar 24. decembri un beidzot ar 4. maiju nākamgad. Turklāt ir jāsaka, ka tās dāvanu kartes var iegādāties ne tikai pie mums veikalā, ne tikai biļešu servisā visā Latvijā, ne tikai turisma aģentūrā Kolums, tirzniecības centros Alfa un Spice, bet arī mūsu jaunajā, lūdzu, ieskatieties tajā mājaslapā
ir arī vēl viens plusiņš. Tiem, kas atnāks pie mums Ziemassvētku nedēļā, ir sagatavoti pārsteigumi. Ļoti iemīļotās lielās lelles, perkusionisti, žonglieri, dejotāji, fotografēšanās un, protams, arī tropu Ziemassvētku vecītis. Gribas pateikt un arī saku lielu paldies visiem mūsu sadarbības partneriem un apmeklētājiem par to veikumu, kas mums sanāca šogad, lai visu mūsu ģimenes kuplojas ar daudziem gaidītiem bērniem. Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu jauno gadu!